Ko mēs šodien darīsim? Sen nav sanācis kaut ko labi parādīt. Es to daru jau, nezinu, vairāk kā 40 gadus. Ieraduma un liels spēks pie labām lietām pieroda. Tātad sacensības rītā. Un ir jauna spole, un vajag uztīt jaunu auklu, un vajag uztīt pareizā formā, lai nebūtu ne pa daudz, ne pa maz, lai tālu mestos, labi lidot, labi strādātu, lai neieēdās apakšējos slāņos. Kā tad to dara? Uzreiz pasaku, pavisam viegli nav, gan jau, ka mēs mazliet pātrināsim atsevišķus procesus, bet mēs tagad paņemsim jaunu pīto auklu, uztīsim uz spoles, kur ar šo auklu ir nepietiekami. Tātad mums te ir 150 metri pa telienu virsū. Sākums ļoti vienkārši. Ņemam pīto auklu. Mēs zinām, ka mums ar viņu 98%, ka viņas būs pa maz. Ja? Un es tāpēc uzreiz šo uzlīmīti noņemu nost. It kā sagatavoju versijai, kad viņa man varētu būt, kad pietrūks, ļoti augsta iespēja, ka man viņa nāksies pārtīt. Un ko es daru tagad šobrīd? Bet es tik un tā nostiprinu to galu ar domu, kad, ja no gadījumā man tas uztiniens patīk, tad man jau apakši ir nostiprināta. Tātad sanāks, ka es divreiz atkārtošu. Te vienkārši uzmetam parastu cilpiņu, neko neizdomājam daudz. Mums tā aukliņa Tieva 03 PE. Mēs rītā brauksim dīķi forostzināt. Un tad mēs tagad ņemam ļoti vienkārši. Ka mums vienkārši parasta cilpiņa. Redzēt, protams, nevar neko, bet ideja ir vienkārši tātad parasta cilpiņa mezgla veidā. Tātad, ko mēs darām? Paceļam spoles lociņu, paskatāmies, uz kuru pusi mums spola griežās uz šito pusi. Attiecīgi mēs to cilpiņu taisam, lai viņi pati mazliet savelkās. Ja, tātad, redzat, cilpiņa sanāk šitā, ka viņi jau mazliet bremzējās pati. Tālāk uz šīs dubultās daļas es paņemu šo pašu uzlīmīti, ar ko šī aukla bija pielīmēta pie spoles, un pielipinu viņu šeit. Tā, ka viņa man gludi smuki ir pie šīs auklas. Tas ir pret slīdēšanu. Tagad pirmos apgriezienus es taisu vieglus, lai tā uzlīmīti vispār pietinās. Bremzīti jāpievelk. Tātad pievelku bremzīti uz stingrāku iztīšanās robežu. Tātad paņem aplīti, viss man uzlīmīti ir pietīta. Tagad es ņemu ļoti parastu lietu. Pildspāvulētu, dara arī skrūvgriezus, un visādas citas lietas. Redzēt, kā? Jā, iet pakaļ, reklāmas pauze. Tad moceklīgo lietu noķērām, atgriezām atpakaļ. Tad, lai viņi mazāk darīsim to visu bišķi enerģiskāk. Jā, tad man ir diezgan jaudīgi kāta apakši. Tas nav tas kāds, uz kā tā spola būs, bet viņš ir tāds kāds, kuram ir labs lielais riņķis, un viņš nesabojās to aukliņu uztinot. Un tālāk primitīvs veids, kā es nospriegoju auklu, lai neizdedzinātu krēslā caurumu, es uzlieku salvetīti, tādu vielīti un viegli to auklu piespiežu. Jo tas, teiksim, zinot, ka tas nebūs ka būs jāpārtina vienalga, bet es tik un tā gribu uztīt stingru apakšu. Redz, man spolīti griežās, dzirdi? Jā, tā tad drusku stingrāk, bet jāatcerās, ka mums ir 03 PE, ka viņi nevajadzētu salauzt, ja? Saplēst, sadedzināt vēl kaut kā. Lūk, tagad notiek tas process, ko mēs daram. Es iztinu visu 150 metrus uz spolīti. Tas nav baigā ātri, bet tas notiekās stabili. Ko mēs darām tinot virsū? Apmēram, kad pusaukli ir uztīta, mēs sākam mazliet vērot, kas notiek uz tās spolītes. Kāpēc? Tāpēc, kad jaunai spolei, parasti augstas kvalitātes spolēm šeit ar uztīšanu viss ir ok, bet ja izrādīsies, ka vienā pusē veidojās valnītes, tad mums būs nepieciešams šīs šaibiņas, ar kurām mēs attiecīgi līmeņosim spoles augstumu. Bet to mēs bišķi vēlāk redzēsim. Tagad tinam. Redz. Tad mēs esam uztinuši līdz beigām, un tagad mēs esam, redz, ka mums otrā galā ir skočs, kurš mums arī var noderēt. Ko mēs viņu smuki noceļam nost. Mums te ir brīvās spolītes, mums te ir galda malas. Pirms mēs novērtējam visu to lietu, es saku, līmenis gabaliņus var izmantot kādreiz. Tā. Tagad mēs novērtējam, kas mums te ir satinies. Mēs redzam divas lietas. Pirmā lieta, kā jau es teicu, man bija aizdoms, es uzreiz neteicu, bet izskatījās, ka redz, šitai pusē mums ir valnītis, te mums ir bedre. Tas galīgi nav labi.
ka tā tas viss izskatās. Ko mēs darām? Mēs šobrīd noņemam to spolīti, savācam kopā, noskrūvējam nost. Pirms mēs vispār tinam to nost, mēs uzreiz izdarām, kas ir jāizdara. Ja? Uz aci vērtējot šeit pilnīgi noteikti vajag vismaz vienu šaibiņu apakšā. Ja, mēs taisam tagad oriģinālās no Shimano kastītes, kādas viņas nāk līdz tās šaibiņas. Ja? Šķērītes mēs neesam paņēmuši, tad bišķīt jāpaplosās ir. Tā, paņemam šaibiņas, paskatāmies. Tā šaibiņas mums izskatās plānāka, biezāk. Es ņemšu biezāko šaibiņu, tāpēc, ka pēc sajūta. Un reku mums ir, kur viņu uzlikt. Tur jau kaut kādas šaibiņas ir, bet mums redz, tagad mēs pacelsim to spolīti pa. Necenšamies uzreiz visu izdarīt ar pirkstiem, tāpēc, ka mēs to varam sačakarēt ar pirkstiem, tos šaibiņu mēs varam salauzt. Tāpēc uzliekam viņu smuki virsū, tā, lai viņi vienkārši uzlien virsū. Ot, viņi tagad ir virsū. Es parasti pabeidzu to uzlikšanu, tad, kad es uzlieku spolīti un vienkārši pievelku bremzīti. Reku mums uzliekās smuki spolīti, uzliekās smuki bremzīti. Ja? Tātad mēs esam šobrīd nolīmeņojuši. Aha. Nu, jau ir tā, ka priekš P3 ir. Nu jā, un tagad mums tā aukla ir jāsakārto līdz galam, bet mēs darīsim nākamo gājienu. Mēs tagad paņemsim tai pašai auklai, pieliksim klāt nezināmas izcelsmes monofīlo. Jo? Kāpēc? Paskatāmies, cik mums ir daudz līdz malai. Es redzu, ka šeit ir vismaz kaut kāds pusotrs milimetrs klāt, ko es gribētu uztīt. Tagad uztinot to monofīlo, es pie viena redzēšu, vai viņi mazliet aizklāja arī to apakšējo grobu ciet. Vai tas konus pieaug, vai ne? Jo tad pēc pārtīšanas varbūt man būs jāpieliek vēl kādu no tām šaibiņām, man varbūt arī nebūs. Nu, lūk, un tāpēc šobrīd mēs vienkārši ņemam, jā, jautājums par šo mezglu. Tad mēs ņemam vienkārši prastu nezināmas izcelsmes auklu, no kuras backing es jau esmu tins, tā ir monofīla aukla, ja es nemaldos, cik viņa diametrā, 0,22. Nu, var arī tievāks, var resnāks. Šeit es atkal nekādu Ameriku neizgudroju. Es paņemu vienkārši parastais mezgls astotnieku formā. No vienas puses, no otras puses. Mums sanāk smuks astotnieks tur. Tas nav nekāds drošais mezgls, tas nav nekas tāds baigi īpaši izturīgs. Ja es viņu kārtīgi pavilkšu no abām pusēm, viņš noteikti nāks vaļā. Bet viņam nav nekādas izturības pamatojumi, jo ar 0,3 PE, lai jūs nonāktu līdz stadijai, kad jums būs vajadzīgs backings un sevišķi vēl dīķos, uz kurien es taisos. Ja es stipri vilkšu, viņš paslīdēs. Nu jā, tad ņemam šķērītes un dodam virsū. Ja, tad, teiksim, labs šķērītes. Paņemam vienkārši, atstājam kaut kādus galiņus. Ja tas man būtu bīstamā zona, es viņus tur piededzinātu, savilktu. Te man nav bīstamā zona, es esmu 150 metri no priekšgala. Es neņemšos ne ar kādām bīstamām zonām, tagad es vienkārši stīšu tālāk. Pirmos apgriezienus atkal bez pārāk lielas spriedzes, bet viegli noslodzi, es tai auklē tik un tā turēšu. Es viņu atkal nolikšu uz savu paklāņu, lai neizdidzinātu beņķī caurumu. Spoles griešanās virzienu es lieku uz sevi, ja viņi mūk, lai neaizmūk tālu. Un visus viegli piespiežam. Tagad atkal, lai pirmie aplīši uztinās, lai to mezgli netīšām neatrojam vaļā. Nu, un tagad ir vērošanas laiks, jo tagad mums ir jāaizpilda šis konus un jāpaskatās, vai mums izlīdzinās lūpiņi vai nē. Aiziet. Tā, vēl drusciņi. Jo tā ideja sekojoša. Katrs nosaka savu balansu robežu starp tālmetienu un iespēju uzrauties uz cilpām, strādājot ar viegliem mānekļiem. Un es reizēm mazliet upurēju tālumu, nekā pārpildu to spolu ar auklu. Tā, lūk. Tagad mēs paskatāmies, ko mēs redzam. Pirmkārt, mēs redzam, ka mums augšā tas ir diezgan izlīdzinājies, tas kunkuls vairs nav. Tātad iespējams, ka mēs to spolīti esam pat pacēluši pa augstu, bet šis ir spoles pilnums, kādu es gribētu atstāt sev. Pilnāk es vairs negribu. Nu, un tagad man tā aukla ir jāapgriež riņķī. Griežam auklu riņķī. Tātad šis ir tas garums, kas man tagad ir jādabū ripā. Akal. Mazas sīkas viltībiņas. Katram savu kombināciju, man viltībiņa sekojoša. Es esmu jau ļoti daudz gadus
nemetis ārā šitādas spolītes, no kurām es notinu plītu auklu. Tagad man viņas tie rezervē ar kārtu, cik vajag, visdažādākās. Lūk, ko es daru? Es paņemu šo spolīti uz ļoti, tādu vienkāršu konusiņu ar vītni, savelku savstarpēji. Arī, teiksim, godīgi sakot, tās plastmasas šaibas ir no kaut kādām vecām veļas mašīnām, vēl kaut kā, tam nav nozīmes. Pēc būtības ir tas, ka es to spolīti puslīdz nocentrēju šeit, savelku, un viņi man negriežās ap asi. Jo tā labā ideja, kā to darīt ātri, protams, to var darīt ar 2 citām spolēm, kurām ir tukšas kasetes un visādos veidos, bet vēl ir izdomāta akumulātoru urmašīna, kas man tīri labi patīk šajos jautājumos. Un viņa to notīšanas procesu dara ļoti ātri. Ko es tagad daru? Es pat nesienu to galu, es vienkārši uzlieku viņu. Otrs virziens. Tagad viegli pietur. Aiziet! Tagad, ko mēs darām? Mēs tagad notinam to spolīt nost. Tinam nost visu backingu un tinam nost visu 150 metrus pītās auklis. Aizgāja pīteni. Un tagad ļoti svarīgi ir tomēr bišķīt kontrolēt to procesu, lai neuztina netīšām uz asītes, jo tad tai pītējai jauklai būs nenoliedzami bojājumi saskarsmē metāla. Piesakojam arī spolē, lai mēs neizrojam kātu pa gaisu beigās, jo mums gals ir labi nostiprināts, jo tas tīšanas ātrums ir liels, tūlīt beigsies. Viņš negribam sabojāt kātam riņķus vai, neko negribam ne notriekt, ne sasvist, ne saraut. Jo būs viens moments, ka tur būs tukšs. Re, paliek aizvien gaišāks un tūlīt beigsies. Re, viss. Smuki izdevās nobalansēt, ko mēs daram. Laižam vaļā mūsu spolīti, jo tagad no šīs spolītes mums tas būs jānotina nost. Šitās mehānisms ir izdarīts jau ļoti, ļoti daudz reizes. Gan uz big baitiem, gan uz small baitiem, gan uz parastiem baitiem. Šo jautājumu es esmu nodarbojies nevienreiz vien. Tieši šādā veidā. Redz, mums tā uzlīmīte ir smuki pielipusi. Iespējams, ka mēs viņu spēsim izmantot vēlreiz, tāpēc, ka līmīte joprojām turās, un viņai, ja mēs viņu normāli pietinam, ar viņu nekādas problēmas neradīsies arī otrais izmantot, tad, kad mums viņu vajadzēs nofiksēt. Tagad mums jāsdabū, lai šitas te gals mums ir uz augšu, nevis uz leju. Tā, noliksim to uzlīmīt te uz galda malas, tā, forši. Un tagad šo mēs liekam virsū uz šitās te auklas, uz nākamās spoles. Uz nākamās spoles, akal virsū uz šitā te paša, un process turpinās. Redziet, tas aizņem diezgan daudz laika to lietu pareizi izdarīt. Sevišķi, tas ir jāizdara ar 3 vai 4 vai 5 kārtiem pirms sacensībām, tad pačakarēties sanāk. Bet kas ir copa bez pačakarēšanās? Gatavošanās copai ir liela daļa no procesa, jo cik kārtīgi mēs sataisīsim to inventāru, tik maz mums būs pēc tam to problēmu uz lietošanu. Es esmu atstājis iekšā riņķītī to pasākumu. Nezinu šoreiz, vai tas ir labi vai slikti, bet es mēģināšu nobalansēt tā, lai man tas viss ir apmēram kopā. Parasti es neatstāju iekšā riņķītī. Sanāca, ka man palika riņķītī, un es noslinkošu. Es esmu slinks pēc dabas, es noslinkošu un nolikšu to pasākumu viegli kontrolējumā vidē, atkal uz tā paša tepiķīšu, uz tās pašas pildspalvas. Ja, viņš man vienkārši centrē sauklu šobrīd. Turies, ot tā. Jo arī šis nedrīkst aiziet pa gaisu. Ja? Tā, tagad mēs ieliekam atkal šo mūsu burmašīnā. Pievelkam, lai nedejo. Un mēģinam iesākt tīt. Tā, jo no sākuma, redziet, ka aukla slīd. Tieši tāpatās tā aukla slīd uz spoles, ja mēs viņai nenofiksējam sākumu. Un tad copas laikā pēkšņi sāk parādīties kaut kādas jocīgās versijas. Es tomēr izņemšu viņu no tā kāds, man tas kāds traucēs. Es zinu, ka kāds noteikti to dara savādāk, kāds to dara vēl kaut kā, bet es daru šitā, un tas ir vienreiz izdari, un pēc tam ir miers uz tā kā.
uz otru pusi. O, uzķēra, forši. Nu, tad tagad braucam. Tā, atkal pieskatām, lai neuztītu uz asītes. Ar bormašīnu tas iet ātrāk nekā ar 2-3 citām spolēm. Tieši šo pašu situāciju mēs varam lietot, kad mums auklē viens gals ir padils. Esam pacupējuši kaut kādu sezonas brītiņu, un mums liekas, ka vajag apgriezt to aukli riņķī. Mums ir labā ziņa, ka mums ir jānotiņ tikai līdz backingam un jāizpild šitā paša 2 spolīšu versija, un viss ir kārtībā. Nu, re, tas mums aizņēma dažas sekundes, nebija nemaz tik ilgi. Tagad mēs viņu pat šobrīd neņemam nost no bormašīnas, lai viņi tur smuki stāv. Tagad mums viņi ir jāuzliek atpakaļ uz kādu. Tagad būs tāds mazliet diskutabls moments, vai monofīlās galu uz spolītes pielīmēt vai nē. Es esmu no tā principa, ka dubults neplīst, jo it kā monofīla aukli pa spoli neizslīd, ja viņi tur stingri uztina apakšā un tā tālāk, bet es paskatos uz to supergludo Shimano spolīti. Es iedomājos, cik mazas slodzes tajā auklē būs virspusē, un es šo pašu parasto mezgliņu, vienkārši parastais mezgliņš, vienkārši parasts mezgliņš, nekas īpašs. Tātad paņemam cilpu, ja, apmetam riņķī, izveram cauri, neko neizdomājam. Tikai šajā gadījumā mums jānovāc ir astes gals, jo, ja mums tas astes gals plīvos, tad viņš mums smalko pēju gan cokli var pabojāt kaut kādā brīdī. Ja, tātad mēs viņu vienkārši čiks novācam. Nu, lūk, atkal tas pats princips, tad spola griežās šitai virzienā, tātad, lai viņš bišķīt savelk to cilpu. Ja? Opiņā šita, viss, kas mums līp, viss dara. Ja? Tātad, jā, tad paņem. Ļoti svarīgs moments. Paskatāmies, ja mēs kaut ko līmējam, lai mums neviens stūrīts neuziet augšā, piemēram, uz spolas malas šeit, uztīsies aukla, viņš atlocīsies, iznāks ārā un smalkās pējā aiz viņa riktīgi ķersies. Da jebkur auklē aiz viņa ķersies. Šobrīd mēs uztaisam vienkārši kontrolu tinienu un savelkam šo sistēmu un viss te būs labi. Paskatāmies, lai ir gludi. Pirmie apgriezieni ir ļoti svarīgi. Ir jāpaskatās, lai viņš smuki gludi pietina. Jā, viss skočs ir iztaisnojies. Lipīgums uz viņa ir. Tagad vēl pāris apgriezienus tā, lai viņš turās. Un tagad ņemam nost atkal šo. Atkal tehniskais brāķis. Ai. Tagad paņemam atkal šo jautājumu uz notīšanu. Uz šīs nemēdz notīt. Man vajadzīgs, lai viņš turās, nevis, lai viņš iemācās griezties. Tāpēc šo es paņemu un nolieku. Viss ir dabiski, ar visiem feileriem, ar visu pārējo, nekā jauna. Tā, kaut kas mums te bišķīt nolidoja, bet tas nekas. Šo atkal noliekam viņa drošajā vietā, kur viņš nevar sataisīt nekādus figūrus. Tā, man tagad aukla ir nofiksēta, aukla ir brīva. Jo, redzēt, Moņkai jau uzreiz ir tāda vēlēšanās, monofīla aukla jau mēģina kaut kur notīties. Viņai tas ir saknē. Pītā labāk turās visur virsū, monofīlā mēdz notīties. Nokrita spola zemē, tur jau kaut kāds pusmetrs jau pa gaisu aizgāja jau. Jā, reku jau pat krēsls viņam ir virsū uzbraucis, ja? Tāpēc man arī īsti nepatīk ķert ar monofīlijām, kaut gan es labi saprotu, ka forelītes ar monofīlijām vajag ķert un tā tālāk. Un Uģīts man noteikti oponēs, bet nu labi. Braucam tālāk. Te mums viss ir kārtībā. Spolīt mums ir vietā. Process ir tāds tā kā mazliet piņķirīgs un tā tālāk. Bet nu tagad mēs tinam viņu virsū. Ko mēs izdarīsim, tā kā mēs būsim uztinuši monofīlo, jo mēs viņu tinam uz pilnīgi gludus vietas, pastīsimies, vai mums kaut kur atkal kūkums neveidojās, vai mēs neesam uzlikuši pa biezu šaibīti. Ja? Noslodzīti ir, skatāmies. Man te viss patīk. Tā, tagad mums nāks mezgliņš. Skatāmies mezgliņu, lai mēs viņu neatplēšam baigi vaļā, jo tas ir tikai backings. It kā viņš bija diezgan stingrs, bet nu, es skatos, lai man arī nav notirkšķēja. Tagad es tā bišķi maigāk patinu. Negribas pārsieties apmēram pa vidu. Un tagad es atkal dodu bišķīt slodzīti. Tā. Nu jā, un tad kāpēc mēs turam to slodzīti? Tāpēc, ka aukliņa ir ļoti tieva. Ja mēs uztīsim viņu mīksti apakšā, pie lielākas zivs vai aizķēriena vai norāviena, kas sanāks, viņi iegriezīsies iekšā un tad mūsu bremz vairs nestrādā.
Es esmu redzējis, kā atšauja 0,5 P aukli tikai tāpēc, ka ir nepareizi uztīta. Tā kā nevis 0,5, bet ar P5, kā atšauja metienā ar Big Bite, tāpēc, kad vienkārši ir nepareizi uztīta apakša. Pie tam laba auklu žēl bija. Neko darīt. Man spolīti mēģina aizlaisties, bet tā, ka es būšu šitā uztiņas, te viss būs labi. Nu, redz, mēs esam pusceļā, paskatāmies, kā mums izskatās konus. Nu, nav nekur vēders, ne augšā, ne apakšā. Man liekas, ka ir labi. Nu, tad tagad vienkārši maucam uz finišu, sienām klāt līderus, un tas arī viss šodien. Tad, kas mums ir svarīgs? Atcerēties, paskatīties, vai netinās vēders no sākuma, saregulēt viņu un stingri uztīt auklu. Tad atliek tikai gaidīt mūsu mīļās zivs, kad jau viņas ķersies daudz. Nu, es vēl vienreiz nokontrolēju. Nu, mikrovēderiņš apakšā ir, bet tas ir apakšā un mikro. Nu, teiksim tā, ja ļoti piesienās, varētu likt to šaibīt kapeciņu plānāku. Viņas ir dažādā biezumā, bet es nelikšu. Es esmu pārliecināts, ka viss būs ok, jo es nenoriskēju to auklu satīt līdz pašai augšējai maliņai. Nu, redz, tinās pēdējie metri. Un job is done. Krēslā caurums nav izdedzināts. Spolīt noderēs vēl kādai reizē. Neviena sarežģīta mezgla. Daudzus 10 gadu pārbaudīt tehnoloģiju. Paskaties, taču smuks vai ne? Vēl kādu padomu? Sekojiet mūsu kanālam. Mums ir daudz labu padomu. Nav kanālā, nāciet uz veikalu. Pastāstīsim. Postskriptum. Šīs mazās uzlīmītes, kas nāk līdz pītajām auklām, tajā brīdī, kad jums ir 3, 4 vai 5 kāti, lai neļauj jums apjukt, viņus var uzlīmēt dažādās vietās. Piemēram, uz spoles ārpuses. Viņi arī pietiekami glauni izskatās. Jo, ja jums sacensībās pie kastēm būs 5 kāti, šitā nav forša vieta, šitā nav gluda vieta, jāuzlīmē gludā vietā. Bet jebkurā gadījumā neaizmirstam viņus izmantot. Tas noder. Redz, viņi jau bija uz kants, viņi nokrita. Atrodam gludu vietu. Šitā vieta ir gludāka. Tas ir tīri mūsu pašu informācija, lai mēs neapjūkam, kas mums kurā vietā ir kaut kādā brīdī. Neturās. Bet nu to var attaukot un uzlīmēt. Tā kā laipni lūdzam.